Par tām baisajām dienām 1941. un 49. gadā, kad lopu vagonos tika sadzīti tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji, Kandavas muzejā atgādina piemiņas istaba, kas iekārtota kā vagons. Faktiski šī ideja radās jau kaut kur 2004. gads, tas bija, kad toreiz Tukumā bija izlemts, ka veidos piemiņas sienu, piemiņas plāksni represētajiem. Un Pēters Briedis, kas mums ir represēto apvienības vadītājs, un arī tāds Kārlis Busenbergs, kas bija ļoti aktīvs šajā biedrībā, viņi kā valdes locekļi brauc uz Tukumu un klausījās šīs te idejas. Un viss šīs sarunas risinājās apmēram gadu, divus, un nekas tālāk nenotika. Un tad viņi beidzot nolēma, viņi saka, kāpēc mums vajag Tukumā mūsu represētos, šo te piemiņas sienu, ko mēs nevaram sagaidīt. Varbūt, ka varētu tepat Kandavā, nebūtu tik tālu jābrauc arī piemiņas pasākumos. Vai jums arī ir tā sajūta šobrīd, ka mēs stāvam tā kā vilcienu vagonā? Protams, ja tas skaņu var dzirdam, tā speciāli tā izveidoja, lai būtu tā kā vagoni tāda riboņa. Ir tā, jā, šauru un visu. Un te Brīniņas kundze ļoti skaisti noformējuši šo skatuvarts, ko mākslinieci mūsu Kandavas. Tāda kopa no Kandavas novada pēc 41. un 49. gada ir 844 cilvēki, kur viss šeit, jo sienas ir parādīti. Un vēl, diemžēl jāpasaka, ka mēs patreiz esam dzīvi palikuši 92 cilvēki, kas, šī reģionā dzīvo, kad mēs tiekamies gan 25. martā šeit muzejā, gan jūnijā, mēs tā vēl tādi aktīvi, kādi 20-25. Viss tā no tiem spēcīgiem cilvēkiem, kur tika izvesti. Starp vairāk nekā 800 uzvārdiem uz improvizētajām dzelzceļa sliedēm arī 8 no Briežu dzimtes. Mēs bijām tautas ienaidnieki. 4-gadīgi bērni, 5-gadīgi. Ja tā nopietni, mana mamma bija Kandavas aizsargu nodaļas priekšniece, tēvs bija Talsu apriņķa aizsargu rotas komandieris, tēvbrālis pulkveža leitnants Briedis, Latvijas ordeņa kavalieris, bija cīnījies par Latvijas neatkarību. Un otrais tēvbrālis, tajā laikā dienīja Latvijas armijā, apes bataljonā, bija armijas cilvēks. Nebijām ne turīgi, ne bagāti, mums bija kā 10 hektāru zemes. Tā bija tēva brāļa zeme, ko mēs apsaimniekojām, bet mēs bijām ienaidnieki. Principā tas nozīmē, ka tai varai jūs sarakstos bijāt Aušgalā? Protams, ka varbūt, ja māte strādā pagastā pa Skrīveru un komandē 20 cilvēku Kandavas aizsarģis, tas ir bīstams pretspēks padomju armijai tā laikā. Pēterim 1941. gadā, kad aprāvās kuplās ģimenes sapņi par brīvu un neatkarīgu Latviju, bija vien nepilni 4 gadi, un atmiņas par izvešanu nav saglabājušās. Ceļa atmiņas man nav, bet pat cik es beidzu 4 klases, gandrīz Krievu skolā, Pieņisējas krastā Kazāčinskā. Atmiņa tas tie bija pēdējo kara gadi. Ļoti labi atceros, ka mēs būdam 1. klases bērni, mēs soļam pa skolas pagalmu. Mums bija tāda mācība vojenno ģelo un skandējam patriotiskas Krievu armijas dziesmas. Tas tā stāv prātā. 1947. gadā Pēters kopā ar māsu atgriezās Latvijā un, kā pats saka, piespiedu kārtā kļuva par zemgales puisi, bet vairākiem kuplās saeimas locekļiem dzimto zemi ieraudzīt vairs nebija lemts. Vecā māte atgāja 1. gada viņa saulē, tēva un tēva brāļus jau nākušā gadā, kā saka, pielikt pie sienas, tā var teikt, un kas raksturīgi, kad pēc tam mēs prasījām, kur viņi palikuši caur visiem orgāniem, ka pienāca miršanas apliecība ar tādu skaistu ierakstu mestu smierķi SSR. Var skot, ka viss plašā 22,4 miljonu kvadrātkilometru platībā viņi kaut kur guļ, var skot. Mūs ar māsu palaida mājās 47. gadā, jo mums bija pie kā atbraukt, es konkrēti Bauskas pusē. Mamma
ar tēvu māsu atbrauc 60. gadā, viņu ir atbrauc 56. Bet pat cik es mācījos vēl akadēmijā, nebija kur dzīvot, nekur apmesties. Nu, un brālis bija kļūst pieaudzis jau, var sakot, viņu mājās nepalaid, viņa bija 14 gadi, viņš bija noderīgs jau Padomju Savienībai, viņu iesauc armijā, viņš Krievijā apprecējās, un tā viņš ir, tad dzīvo pie Pēterburgas, viņam ir ģimene, bērni, un viņš var teikt, pārkrievojies. Brauc uz Kandavu un regulāri pēdējā laika, bet viņš ir Krievu pilsonība. Atjaunotās Latvijas laikā Pēters atguva tēva īpašumu, par ko šodien vēsta piemiņas akmens, un tēva pagalmā izveidoja Briežu dzimtes likteņdārzu. Ideja radās tādēļ, ka mēs nezinām un arī neuzzināsim, kur ir tēva brāļa kapvieta, kur ir citu man piedirgo kapvietas, kur ir guļi Sibīrijas zemē. Un lai būtu nākušam paudzēm, kur vismaz viņus pieminēt, tad mēs saskaņā ar katru šādu cilvēku horoskopu izveidojam tādu piemiņas parku un katram cilvēkam iestādījam piemiņas koku. Uz zemes, kur viņa tēvs sapņoja uzcelt ģimenes māju, lai pēc aiziešanas pensijā dzīvot kopā ar savējiem, tagad saskaņā ar galvu horoskopu aug 26 koki un košumkrūmi katram Briežu dzimtes loceklim, gan dzīvajiem, gan tiem, kuriem pateicoties padomju represijām, vairs nebija lēmts šo zemi ieraudzīt. Vienā likteņdārza malā uzbūvēts skatu turnīts, un, kā saka Pēters, šeit ir vieta, kuras katru rītu pasveicina Sibīriju. Pasveicinu savējos. Vasarās un piemiņas dienās šeit iegriežas gan tie, kuri paši piedzīvojuši represijas, gan arī pa kādam jaunietim. Pēdējo gan ir maz, tomēr Pēters un viņa dzīves biedri cer, ka viņu mazbērni šo piemiņas vietu saglabās arī nākamajām paaudzēm. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.